Ar aizvarietos nedēļas ziņu apskatu Tivok Latgolē, Alise Plus studijā Juris Saukāns. Ukrainā armijas virspavēlnieks Valerijs Zalužnijs atcelts no omota, jo vītā iecelts Ļečņejas sauszemes spēku komandieris Oleksandrs Sirskis. Krīvijas diktators Vladimirs Putins šonedēļ intervijā Takeram Karlsonam nolasēja pusstuņģi garu viesturis lekciju par to, ka Ukraina no senseņiem laikiem ir Krīvijas pīrobežas reģions, bet intervijas noslēgumā aicināja Vašingtonu rītumus atzīt Moskavas intereses un porlīcinot Ukrainu sēstīs pie sarunu golda. Viņš arī noraidīja pieņēmumus, ka Krīvija taisotīs uzbrukt Pūļai vai kādai citai NATO valstī. Aizvadītajā nedēļā Eiropā turpinājās lauksaimnieku protesti Spānijā, Grieķijā un Bulgārijā. Arī Itālijā lauksaimnieki jau vairākas nedēļas rīkoja demonstrācijas, pieprasot zemākus nodokļus degvīlai, augstākas cenas lauksaimniecības produktiem un Eiropas Savienības vides aizsardzības noteikumu mīkstinošanu. Pīzakopjot protestējušiem Eiropas lauksaimniekiem, Eiropas komisijas prezidente Urzula Fonderleina šonedēļ īsacēja savai komisijai atsasecēt no īceris samazinot pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā. Latvijā pirmdiņ virkni pilsētu notika lauksaimnieku protesti, kuru mūs pīzadaļa apmēram 2000 dalībnieku. Biedrības zemnieku saima valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš sūla, ka lauksaimnieku protesti pirmdiņ 12. februārī Reigā vēl nabyušūt, bet nākušos nedēļas laikā turpinošūtīs sarunas ar valdības un īrniecības porstoviem. Latvijas ministru prezidente Evika Siliņa šonedēļ tikos ar Ludzes un Bolvu novadu porstoviem un tikšanos gaitā sūļā, ka turpmāk valdība ņemšot vērā Latgoles intereses un novadu specifiku, plānojot izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā, vispārējos izglītības finansēšanā un citos jautājumos. Daugavpiļas dūme pordavusi izsūļā agrākos Vīsnieces Paparde kompleksu un tam pīgulušu teritoriju par 375 630 eiro. Daugavpiļas pilsētas pašvaldība plānoja arī sokt Strūpu pamatškolas attīstības centra modernizāciju. Tam tiek paredzēts Eiropas fondu finansējums vairāk kā 900 000 eiro apmērā. Dzimtos valodas dienas ietvaros Daugavpilī Latgoles centrālajā bibliotekā 21. februārī būs pasākums, kurā Līga Springa prezentēs komandas Giuģi Breidi izveidotu latgalīšu vārdu spēli A kas ite? Vārdu spēle domāta dažādām vecuma grupām, jautrai un izglītojošai laika pavadīšanai saimī, skolā vai draugu lūkā. 100 karteņos apkopoti 600 dažādi vārdi, gan latgalīšu rakstu valodā, gan arī latviešu literārajā valodā. A kas ite pīdāvāja vismaz 3 spēlēšanas iespējas. No vārdiem veidot teikumus, stostījumus un tam līdzīgi, spēlēt māmu šovu latgaliski vai komandos sazacenst vārdu skaidrošanā. Viļānos līdz svādiņai 11. februārim noteiks starptautiskīs masku festivāls, pievēršot lielāku uzmanību Latgoles maskošanos tradicijām. Festivālā piedalās ap 20 dažādas masku grupas no Latvijas, kā arī kūpas no Pūļejas, Portugāles, Lietuvas un Igaunijas. Līdz 25. februārim Zemesardzes 34. kojnieku bataljona bāzē Daugavpilī un mocību poligonā Meža Mackeviči turpinosies Zemesardzes 3. Latgoles brigādes zemesargu militāros mocības. Daugavpilīši tiek aicināti nesazatraukt, kad laika posmā līdz 16. februārim Daugavpilī Cītūkšņa apkaimī un Sijā Intergas teritorijai redzēs militāru transportu, karavērus un zemesargus. Latgalīšu kultūras goda bolvai Boņuks šogad iznākti 106 pretendentu pieteikumi, jau noskaidroti 30 bolvas nominanti. Ceremonijā tiks paziņoti 10 Boņuka sajiemēji un gūdinots arī bolvas par milžu ieguldījumu latgalīšu kultūras attīstībā sajiemējs. Ceremonija ar skatītāju klātbūtni notiks 2. martā 6. vakarā Latgoles viesnīcībā Gors un būs skatoma arī Latvijas televīzijā. Studijā bija Juris Saukāns, par raidījumu Tivok Latgolē satura atbiļdisījā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.